Ļoti priecājos jūs redzēt, īpaši priecājas tie, kas šodien atnāca pirmo reizi, tāpēc ļoti uzmanīgi klausieties. Ludmila pareizi teica par aktividānu, ka tas dod pārsteidzošu daudzumu labklājības un komforta sajūtu iekšpusē, kas dod veselīga dzīvesveida rezultātu. Galvenais, kas šeit jāzina, ir tas, ka tas ir dabīgs produkts, komponents, kas tiek iegūts no jūras. Es detalizēti pastāstīšu, kā tas darbojas organismā. Aktividāns, jā, aktividāns, bet kas tajā ir īpašs? Kādam piedāvā, cilvēks saka, jā, daudz visa kā, un jūs droši vien atbildētu tāpat. Lai saprastu, kā šis polisaharīds darbojas, ir jāsaprot tā sastāvdaļas. Šodien mēs to izskatīsim un arī izskatīsim, kāpēc tas tā darbojas. Runājot par šo preparātu komponentu, funkcionālo uzturu aktividānu, jāsaka, tas ir komponents, kas tiek iegūts no aļģu sienas, tās gļotainās daļas. Tas ir, kad aļģes atrodas dziļumā, un tās ir tik gudri radītas dabas, ka nerunā, bet visu prot. Un iedomājieties, kad ir ļoti augsts vilnis un aļģes plīst lūst, tad tās pašas var sevi atjaunot, aktivizēt, pateicoties šim fukoidānam, ūdens gļotādas sienas stāvoklim, vēl pirms tiem gadiem. Un kad tika radīts aktividāns, ņemot vērā to, ka šeit viss ir saglabāts dabā, nekas absolūti nav izmests, saglabāts pats komponents un pastiprināta tā aktivitāte, jo tas ir pareizi sagatavots, atrodas Partonom paketā formā, kur tas nesabrūk un nezaudē savas nepieciešamās aktīvās īpašības. Un pirmais, par ko jārunā, ir tas, ka mums iekšā ir polisaharīdi. Tie ir tie komponenti, kas palīdz mums ilgi dzīvot, būt veseliem, būt aktīviem, būt ar daudz enerģijas, neslimot un ar labu imunitāti. Tu ir awesome šie polisaharīdi, un katrs no tiem spēlē savu galveno lomu. Galvenais polisaharīds no šiem komponentiem ir inozitilgalaktozamīnskābe. Kāpēc tas ir galvenais? Mēs runājam par apoptozes efektu. Apoptozes efekts, kad mutēta šūna sāk iznīcināties pašam organismam, neradot nekādas negatīvas sekas iekšpusē. Un šis polisaharīda komponents spēlēs galveno lomu, jo tas cīnās ar HIV infekciju, ļauj audzēju šūnai izšķīst, neļaujot metastazēties organismā. Un tam ir ļoti aktīva īpašība, kas ļoti paaugstina imunitāti. Vissvarīgākais ir tas, lai mūsu imunitāte būtu augstā līmenī. Ja imunitāte ir zema, mums var būt ļoti daudz problēmu iekšienē. Bet, ja imunitāte ir augsta, bez stimulācijas, mēs varam dzīvot ļoti ilgi, būt izturīgi pret jebkuru infekciju, kas šodien cilvēku ieskauj, būt labā veselības stāvoklī, ar labu garastāvokli, enerģiju un visu pārējo, kas mums nepieciešams. Tālāk mēs skatāmies uz nākamo komponentu polisaharīdu. Tas ir inozitilgalaktozamīnskābe. Un ir nepieciešams rūpēties par locītavām. Runājot par šo komponentu polisaharīdu, jāpiemina, ka inozitilgalaktozamīnskābei ir unikāla spēja pilnībā atjaunot jebkura locītavas skrimsli, kas šeit ir parādīts, kas ir katram no mums. Tas ir ceļa locītava, jebkura pleca locītava, elkoņa un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tas darbojas uz saistaudu aparātu, darbojas uz skrimšļaudiem, darbojas uz audu stāvokli, lai tas organismā būtu normā. Šajā polisaharīdā ir arī aktīvs disks, ko sauc par inozitilgalaktozamīnskābi. Inozitilgalaktozamīnskābi, kas darbosies uz smadzeņu šūnām. Tas nozīmē, ka tās savieno nervu galus, vada šūnu impulsus un ļauj saglabāt ilgtermiņa atmiņu, ļauj mūsu organismam ātri reaģēt un uzlabot, pastiprināt smadzeņu kognitīvās īpašības. Šis ir ļoti svarīgs moments. Tas nozīmē, ka jūs nedzerat nekādas tabletes, bet saprotat, ka smadzenēm ir iespējas saglabāt savas īpašības, tas ir kaut kas tām traucē. Un šis ir tieši polisaharīds, kas ļaus saglabāt stāvokli, dot organismam veselību, ļaus paaugstināt smadzeņu kognitīvās īpašības, neskatoties uz to, ka jums katru gadu ir plus un plus un plus. Turklāt, ļoti interesanti komponenti, kas ietilpst polisaharīdā, ir tāds komponents kā manoze. Tas ir, kāpēc par to ir jārunā. Tagad ir tāds faktors, kad uztura nepareiza dzīvesveida, ūdens dzeršanas, stresa dēļ, kas cilvēkiem pastāvīgi ir stāvoklis, kad aizkuņģa dziedzeris dod traucējumus organismā. Un sākas insulīna rezistences momenti. Cilvēks saka, man ir 1. vai 2. tipa cukura diabēts, piemēram. Ko viņš dara? Viņš lieto kādus medikamentus vai iņicē insulīnu, jo organisms to neuzsūc, nepietiek. Aizkuņģa dziedzeris ir zaudējis savu spēju un darbojas jau nepareizi. Un, lai saglabātu stāvokli, pagarinātu savu dzīvi, ārsti piedāvā šo insulīna neatkarīgais cukura diabēts. Piemēram, tas ir viens attēls, atkarīgais ir cits attēls. Tagad ir sensori, kas tiek ievietot ādā, bet mēs nerunājam par to, mēs runājam par to, kā palīdzēt sev. Atkal nāk komandas no smadzenēm. Ko šeit vajag darīt? Šī manoze kā polisaharīds, kas nonāk organismā ar uzturu, ļauj organismam atcerēties, ka tas kādreiz spēja ražot insulīnu hormonu, kas ļauj glikozei iekļūt šūnā un viss būs kārtībā.
Tas ir pieņemot aktivāciju, cilvēks normalizē uguni un cukura līmeni asinīs. Tālāk tas, kas mums ir jāsaprot. Kā smadzenes barojas. Tas, ko mēs viņam devām, tas, ko mēs apēdām, tiks sagramots, un viņš jums pateiks, vai viņam šodien ir labi vai slikti. Ksiloze ir tāds polisaharīds, kas darbojas zarnās. Tas ir, es jau rakstu kā te, šeit jums būs saprotams. Tas nozīmē, ka, ja ir kandidoze, tad šis polisaharīds palīdzēs cīnīties ar šo kandidozi, noņems to un ļaus organismam darboties pareizi. Tas nozīmē, ka, ja cilvēkam zarnās ir kandidoze, uzskatiet, ka tā ir visur uz ādas, uz gļotādām un tā tālāk, sēnīte no turienes jau parādās. Bet cilvēks par to var zināt, bet var arī nezināt. Tā ir gan vīriešiem, gan sievietēm, varbūt mutē, varbūt dzimumu orgānu sistēmā un tā tālāk. Tā sēž klusi, īpaši simptomus neizraisa, bet dara savu darbu ļoti ērti sev un ļoti kaitīgi organismam. Samazina imunitāti. Cilvēks sāk biežāk slimot, ādai ir nērti, parādās sausums, sēnīšu tādi bojājumi, ir vietas, no nagi ilgi dzīst pie tā. Bet iziet no organisma tā netaisās, tai tur ir ērti, jo zarnās ir silts un mitrs. Cilvēks ēd, ko viņam gribas, viņš domā, es atnācu, lai ēstu, tāpēc šajā dzīvē es ēdu. Un īpaši mani nekas neinteresē. Tas ir šis komponents polisaharīds, kas organismā nodrošinās tīrību. Nākamais komponents, kas mums šeit ir nepieciešams, ir fukoze. Komponents fukoze. Mēs runājām ar jums par smadzeņu kognitīvajām īpašībām. Fukoze ļauj neiramino vai skābei polisaharīdam nodrošināt ilgtermiņa atmiņu. Ilgtermiņa atmiņa rakstām un ļauj organismam nodrošināt labu reakciju smadzenēm. Kas mums ir nepieciešams enerģijai, sakiet? No šiem komponentiem varbūt kāds vēl komponents jums nāk prātā. Varbūt atceraties. Tie, kas sen atceras vai ne, glikoze es palīdzēšu. Glikoze mums dod ļoti daudz reakciju, tādu, ka mēs saglabājam enerģiju. Tā šūnā saglabā enerģiju, ļaujot organismam būt mundram visas dienas garumā. Un šī glikoze kādā veidā parādās mūsu iekšienē. Atkal pateicoties aktīvajām vielām. Bet tas ir dabīgs komponents, polisaharīds, kas nav tas, kas stāv uz galda vai ko mēs esam paņēmuši citur. Tas dod rezultātu tieši šūnai. Kad glikoze tiek saglabāta šūnā, mēs esam aktīvi, asinsspiediens ir zems, mēs jūtamies lieliski. Glikoze ir nepieciešama, lai būtu enerģija. Šeit ir enerģija cilvēkam. Kas šeit ir? Šie 4 komponenti dod ļoti labu rezultātu organismam, lai mēs ar jums neciestu. Ir tāds komponents polisaharīds, ko sauc par galaktozi. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Mēs runājām par locītavām, atceraties, jā? Un tieši glikozamīna skābe, tā ir glikozamīna skābe, kas pilnībā atjauno skrimšļa audus. Ja tur ir bojājumi, tas ir atkarīgs no tā, cik aktīvi un ilgi mēs to dzeram. Kādas mums ir aktividāna devas, un tieši galaktoze kopā ar šo skābi polisaharīdu dod iespēju atjaunot skrimšļa skrimsli un dod iespēju saglabāt kalciju kaulos. Kalcijas saglabāšana kaulos. Tas ir kalcijs ir uzņemts, bet tas nonāk kaulos, palīdz šis komponents, dod šo rezultātu. Lūk, tie ir polisaharīdi, kas darbojas uz organismu, kas dod rezultātu, lai mēs būtu veseli, lai mēs necietu. Ko mēs šodien iegūstam? Es šeit uzzīmēšu apli un uzrakstīšu burtu A. Iedomājieties, ka šeit ir aktividāna paciņa, un ap to esam mēs, tā ir mūsu dzīve. Ko mēs šodien iegūstam dzīvē? Uzturs, sakiet, kam ir kvalitīvs? Maz ir kam rakstām uzturu. Uzdodu jautājumu, vai ne? Tātad jautājumu vajag uzdot katram, kur ņemam, ko ēdam, ko tirgu ņemam un tā tālāk. Kad mums ķermenis vēl bērnībā tas sāk augt, kas mātei ir svarīgi, lai bērns būtu vesels. Droši vien svarīgi ir pareizi viņu barot, dot tieši šo brīdi, kad tiek ielikts imunitātes pamats jau no zīdaiņa vecuma. Kad bērns pareizi attīstīsies un jau šeit šajā vecumā aktīvi jāiesaka mātei, lai viņa dotu šim bērnam. Kāpēc tik mazam bērnam tas jādod? Ne tāpēc, ka viņam jau trūkst šo polisaharīdu, bet tāpēc, ka tiklīdz viņš piedzimst, radikāli jau uzbruk viņa organismam. Iedomājieties, viņam jau tad ir nepieciešama antioksidantu aizsardzība. Nevis, kad viņam ir 10 gadi, bet kad viņš tikko piedzimis, kā saka, izšķīlies no olas, dodiet viņam antioksidantu aizsardzību, lai radikāļi nesagrautu šūnu. Jo šodien bērns cieš, noveco jau no 40 gadu vecuma. Kā jums šī informācija? Tātad 14 gadi, un tu jau noveco. Tātad paskatieties uz bērniem, kad bērnam ir 3 gadi. Viņš izskatās kā 6 gadus vecs. Kad viņam ir 10, viņš izskatās kā 739. Ir tādi momenti, par to ir jārunā. Mūsu dzīvē ir enerģijas stāvoklis. Šī enerģija, kur mēs to ņemam. Kurš? Nu viens no otra ņemam enerģiju. Ņemam. Mēs sasveicinājāmies ar cilvēku, novēlējām labu, saņēmām enerģiju, novēlējām sliktu, saņēmām sliktu. Viss no saules, no zemes, no kosmosa. Viss tas nāk.
Bet ja jūs esat pilnvērtīgs cilvēks, homo sapiens, saprotat, kāpēc esat šeit atnākuši un ko jums vajag, tad jūs šo enerģiju saņemsiet. Bet šodien mēs runājām, ka enerģija nenāks no visurienes. To vajag nopelnīt, vajag saprast, kur es to pastāvīgi iegūšu. Tas ir aktivitāna komponents. Kāpēc aktivitāns dod šo enerģiju? Tāpēc, ka glikogēns ciete, kas uzkrājas iekšpusē, atbild par ogļhidrātu līdzsvara uzkrāšanu un savākšanu iekšpusē, kas dod glikozi. Un šī glikoze, uzkrājoties šūnā, dod mums šo enerģētisko līdzsvaru. Lūk, tā ir enerģija. Sapratāt, jā, ko tas nozīmē? Ja mēs katru dienu lietojam aktivantu un sakām, šodien es negribu, es dzeršu rīt, nu tad pajautā ķermenim, varbūt tam vispār nekad nevajag ūdeni un varbūt arī ēst nevajag. Proti, tad šāds jautājums ir jāuzdod. Tālāk, kas ir nepieciešams cilvēkam, lai šūnas stāvoklis būtu pilnvērtīgs un šūna nesaplaktu? Tas ir osmotiskais stāvoklis, kosmos. Kas ir kosmos? Tā ir telpa, ūdens balansa pastāvība. Proti, kad polisaharīdi, aktivanti ļauj ūdenim ar pozitīvi lādētiem elektroniem atrasties šūnā, tie ir starpšūnu telpā. Tiek noņemta tūska, šūna vienmēr ir pilnvērtīga ūdeni. Jūs zināt, ka mūsu organismā ir 50% unikāli tīrākā ūdens, kas atrodas mūsu NZ telpā, uz jebkuru gadījumu. Tas nozīmē, ka mums tas ir, bet ķermenis to tur un neizlieto. Un saka, dzer ūdeni, lai tev pietiktu, bet šo es uzkrāju vēlākam laikam. Tātad šis osmotiskais stāvoklis, polisaharīdi, aktivīdi arī tiek saglabāti ne starpšūnu telpā, bet pašā šūnā, lai mēs pilnvērtīgi dzīvotu. Lai mums būtu labas kognitīvās funkcijas, labs enerģijas krājums iekšā, veselīgi locītavas un mēs neciestu no sāpēm. Starp citu, enerzītiklukozamīna skābe mazina sāpes jebkurā balstu un kustību sistēmā, jebkurā, vai nu elkoņa, vai gūžas, vai ceļa locītavas. Tātad papildus tam, ka atjauno locītavas, vēl mazina sāpes, pretsāpju efekts ir ļoti labs. Var lietot ārīgi, var iekšķīgi lielās devās, lai sasniegtu rezultātu. Turklāt, kas vēl ir interesants un noderīgs aktivīdenā, kad mūsu imunitāte vājinās, ko mēs sakām? Man vajadzīga aizsardzība, vai ne? Kā man šo aizsardzību iegūt? Aktividanam ir unikālas darbības, tā ir aizsardzība. Kāda ir šī aizsardzība un no kurienes viņš šo aizsardzību ņem? Lūk, iedomājieties, mums ir kuņģis, mums ir barības vads. Tālāk mums ir 12 pirkstu zarna, tievā zarna. Un lūk, šī ir visa gremošanas sistēma, kas spēj sagremot ēdienu, ko mēs ar jums apēdām. Ja cilvēkam ir nepārāk laba kuņģa gļotāda, un viņam tur vēl dzīvo dažādas baktērijas, ziniet, tāda baktērija, helikobaktērija, ziniet. Lūk, tā dzīvo daudziem cilvēkiem. Un daudzi cilvēki uzskata, ka tas ir normāli, saka, tai jādzīvo visiem. Nē, viņa nedrīkst dzīvot pie visiem. Viņa nav ļoti patīkama mūsu organismam. Arī viņai, tāpat kā kandidai patīk dzīvot iekšā. Viņa neplāno pamest ķermeni, jo viņai tur ir labi, viņai arī ir silti, mitri un ļoti patīkami. Ko dara aktividāna komponenti, polisaharīdi, nonākot organismā? Visi šie polisaharīdi, par kuriem mēs runājām, iedarbojas uz mūsu organisma gļotādu, tieši uz barības vada gļotādas sienu, kuņģa gļotādas sienu, 12 pirkstu zarnas, zarnu gļotādu. Ar kādu nosacījumu. Ņemot vērā to, ka aktividāns tomēr ir gļotas, no gļotām iegūts aļģu ekstrakts. Viņam ir šie ļoti interesantie komponenti, kas palīdz pielīp pie tiem. Šī baktērija, helikobaktērija, pielīp pie tiem. Un visi šie polisaharīdi pastiprina savu darbību, lai to izvadītu no organisma. Tas ir nekādas ķīmijas, nekādu antibiotiku, viss ir ļoti vienkārši. Aktīvie komponenti piesaista sev helikobaktēriju un viegli izvada to no organisma. Vienkārši nepieciešams to atkal lietot. Šī ir aizsarga funkcija. Tajā pašā laikā aktīvie komponenti intensīvi darbojas uz gļotādas slāni, uz gļotādu. Mums ir asinsrite, visur ir asinsvadi, kapilāri, arteriolas, vismazākie asinsvadi. Bet šodien cilvēkiem asinsapgāde nav ļoti laba. Kāds ir slimojis ar covidu, kādam kopš bērnības ir veģetatīvā distonija, kādam vispār ir vāja asinsvadu siena, kādam ir cukura diabēts. Daudz uzdevumu, kas šeit vājina šo sistēmu. Un ko dara aktividāns? Tas stiprina kapilāru asinsvadu sienu, padarot asinsvadu sienas blīvākas. Endotēlija jautājums, kas izklāja asinsvadu sieniņu no iekšpuses, ir jauns. Ja mums iekšējais asinsvadu sieniņas endotēlijas ir jauns, tas ir tā kvalitāte ir augsta, tad mēs esam jauni, varam dzīvot ļoti ilgi un mums ir ļoti laba asinsrite. Tad mēs neslimojam. Nav aterosklerozes, nav išēmiskās slimības, nav stenokardijas un šo dažādo seku, kas attiecas uz asinsvadu sirds darbību. Un tieši aizsarga funkcija aktividānam šeit pilda savu funkciju. Ja gļotāda ir aizsargāta, ja nav helikobaktērijas, ja nav patogēnās floras, tas ir organisms par ko? Viņš ir par to, lai zarnās dzīvotu laba mikroflora, lai nebūtu patogēnās.
Ja cilvēks lieto kādus preparātus un tie netiek galā ar šo zarnu floru, mums ir dažāda flora, ticiet man. Tur jābūt triljoniem baktēriju, kas ir kvalitatīvas labas, un tad tās apspiedīs patogēnās. Bet kad ir otrādi, kad tur notiek karš, ko dara aktividāns, šķiet, ka izdzēri pulveri, bet dzīvo tālāk. Kas tur? Mēs taču nezinām, kas tur notiek. Patiesībā polisaharīdu komponenti aktividānā ļauj aktivizēties makrofāgiem, ļauj paaugstināt vietējo imūnsistēmu, strādā pie tīrības stāvokļa iekšpusē, un mums ir 10 000 mezglu mūsu zarnās, kas sargā mūsu veselību. Un kad tas tiek aktivizēts un nonāk iekšā, tas ļauj attīrīt šo gļotādu no liekās gļotas. Ja cilvēka organismā ir ļoti daudz gļotu nepareizu uztura dēļ, tad no šīm liekajām gļotām mums ir stusnas slimības. Mēs meklējam cēloni, bet cēlonis ir šeit. Cēlonis vienmēr ir kā apakšteksts, tāds saucējs, kuru tu izdzēsi, un skaitītājs pazudīs. Tas ir viss būs labi. Un stāvoklis lietojot aktividānu ir šāds. Attīrījās gļotāda, vilu daļa, kas nav matiņi, bet gan kā no gļotādas tādas bārkstiņas izveidotas. Tagad iedomājieties, it kā jūs būtu uzzīmējuši šādas bārkstiņas. Un šīs bārkstiņas, īsas, sīkas, tās pārklāja tievās zarnas. Un no tā, cik tās ir pārklāts ar gļotām, mēs ar jums vai nu absorbēsim apēsto ēdienu, uzsūksies derīgā daļa vai neuzsūksies. Ja runā par fermentopātiju, cilvēkam slikti uzsūcas ēdiens. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka slikti darbojas aizkuņģa dziedzeris un slikti uzsūcas šeit zarnās. Lūk, un aktimentārā uzdevums ir noņemt šo lieko gļotu. Aktivizējiet vilu daļu, un tad iekšpusē būs kārtība. Tad arī limfa būs tīrā stāvoklī. Ēdiens, ko jūs apēdāt, tiks uzņemts tas, kas nepieciešams, un tas, kas nav nepieciešams, aizies. Lūk, tāda ir aktividānas loma, un tāpēc to sauc par aizsarga funkciju. Tālāk, vēl viens moments. Visnozīmīgākais, viņi visi ir nozīmīgi, bet viens no tiem un katrs no tiem kļūst arvien nozīmīgāks un nozīmīgāks, jo mēs iedziļināmies organismā. Kad saka, ka jums ir atšķaidītas asinis, ko piedāvā, atšķaidīt. Jā, piedāvā. Un kāds saka nē. Kāds sāk izmantot tautas līdzekļus. Aktīvajam ir unikāla iespēja selektīva darbība. Tieši punktu lieku. Selektīva darbība nav nepieciešams kontrolēt. Viņš pats izlems, kā jums līdz kādai pakāpei nepieciešams atšķaidīt asinis. Tas ir, nav nepieciešams kontrolēt. Nav jābaidās, ka kaut ko lieku esat apēduši, kaut kas liekas iekšā notiks. Viņam ir tāda īpašība, tāda funkcija kā heparīnam. Atšķaida asinis. Tas ir antikoagulants. Es rakstīšu tā, lai saprastu antikoagulants. Un cilvēks dzer aktividānu, viņam nav trombu. Cilvēks dzer aktividānu, viņam nav aterosklerozes plāksnīšu. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tas iedarbojas uz žulti. Žultspūslis izdala žulti, un aktividāns ar saviem komponentiem saistās ar šīm žultas skābēm. Un aknās notiek pilnīgi cits stāvoklis. Tā sāk darboties citādi. Tā izdala komponentus. Tas ir vai nu pie zemes blīvuma neizdalās, bet izdalās pie augstas blīvuma, kuras tieši ļauj organismam nepaaugstināt holesterīna līmeni. Tas ir, tad smadzeņu asinsvadi ir tīri. Ir tāds akadēmiķis Jurijs Staslavovičs Guts, profesors, zinātņu doktors, kuram atbildīgā persona bija ar tīrām miega artērijām. Cilvēki dzīvot mūžīgi. Kā ir ar mūsu miega artērijām? No vienas puses cilvēkam tās ir aizsprostotas ar plāksnēm, no otras puses mugurkaula artērija nav tāda, tad tās ir nospiestas šeit, bet tur. Tāpēc šī antikoagulantu spējas īpašība aktividānā ir ļoti svarīgs moments, par kuru katram jāzina. Pat mātei, kas rūpējas par mazu bērnu, jo šodien šī infekcija, kas klīst apkārt mums, nekur nepazudīs. Šodien tā ir mutējoša Covid infekcija, kas katru reizi mainīsies savā būtībā. Mēs ar viņu katru reizi mācīsimies, tiksim galā. Bet visnepatīkamākais fakts, pie kā tas noved, ir tas, ka mums notiek asins sabiezēšana un tiek iznīcināta sirds un asinsvadu sistēma. Lūk kas. Asinsvadu siena kļūst plānāka. Aktivīda noslēdzošā loma ir stiprināt asinsvadu sienu, strādāt pie labās un kreisās sirdspuses, strādāt pie koronārajiem asinsvadiem, strādāt pie miega artērijām, uzlabot asinsriti, uzlabot sirds kontrakciju biežumu. Un vēl interesants moments ir tas, ka daudziem cilvēkiem šodien trūkst joda. Jods, kura trūkst organismā, spēlēs lomu, ka nebūs enerģijas iekšā. Kā jūs domājat? Būs. Ja vairogdziedzeris nedarbojas pareizi, trūkst joda, cilvēks būs noguris. Viņam sākas dažādi ceļojumi. Pie viena ārsta, pie otra ārsta. Ko dara aktivizētājs? Viņam nav joda sastāva, bet kāda ir viņa īpašība? Lietojot to iekšķīgi, tas aktivizē vairogdziedzeru darbību. Rakstu šeit, vienkārši īsi uzrakstīšu. Vairogdziedzeris, tas aktivizē tā darbību. Jebkurā stāvoklī, kādā tas jums nebūtu, atkarīgs no tā, kas ar to ir, kā viņi jums vāji strādā.
vai ir kādas izmaiņas, vai bija kādas operatīvas iejaukšanās, un kāda deva jums derētu, lai to atgrieztu normālā darbspējīgā stāvoklī. Lūk, šis ir moments, kad vairogdziedzeris strādā, mums tas ir nepareizi. Traucējumi notiek visur. Piekrīt? Tas ir no noguruma stāvokļa, tas ir nervu sistēma, tā ir visa endokrīnā sistēma. Tas attiecas uz vīriešiem un sievietēm. Tas ir šeit, komandas hipofīze, hipotalāms. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Kad sievietēm sākas klimakteriskais periods, kad sākas trešais moments, tas ir arī vīriešiem. Kas? Hormonālais traucējums. Testosterons samazinās, vīriešiem nav estrogēna, nav estradiola. Kas notiek? Traucējums. Karstuma viļņi, asinsvadu sistēmas traucējumi, kalcija izskalošanās no organisma, neērts stāvoklis, nogurums, slikts miegs, aizkaitināmība, slikta apetīte, daudz visa kā. Un šīs sekas noved pie tā, ka visas šīs sistēmas cietīs. Šodien zinātnieki saka, ka klimata periods arī ir kaut kā atjaunojies. Viss atjaunojas. Lai estrogēns atjaunojies, dažādas slimības arī ir atjaunojušās. Un mēs ar jums dzīvojam tādā draudīgā statusā, tā sakot, tādā sabiedrībā, kurā pastāvīgi jāsako līdz sev. Un pēkšņi cilvēks saka, apnicis pietiek, es negribu. Un šeit galvenais faktors kāds? Saprotu, zinu. Es saprotu, ka šodien aktividants ir tas funkcionālais produkts, kas man palīdzēs justies komfortabli. Par to mēs runājām, strādājot pie visiem šiem komponentiem. Visi šie apļi, kurus es šodien uzzīmēju, visas saites darbs organismā, tas arī šeit aktivizē. Un tad mums ir enerģija, līdzsvars, tad mums ir veselība. Vai aktividants ir tāds produkts ļoti interesants, kas darbosies uz imūnsistēmu un ļoti augstu to pacels? Vai mums ir iespēja iegūt komplikācijas pēc kādas infekcijas? Kā jūs domājat? Nav iespējas. Nekādas iespējas nav. Ja cilvēks saslimst ar zemu imūnsistēmu un enerģijas nav, un veselība jau par to liecina, nav vērts tikai tāpat no šejienes izkļūt. Jā, un viņš sāk vienkārši dzert kādus aptiekas preparātus, kas var notikt. Visnepatīkamākais kāda vāja sistēma, tur jums pārplīsīs, kā saka, tur būs sarežģījumi. Nieres, tās ir nieres, ja tās ir plaušas, tātad plaušas vai asinsvadi ir vāji, jūs šeit saņemsiet negatīvu rezultātu. Kad cilvēks saprot, ka šodien nevar tik vienkārši dzīvot, viņš saka, es kaut ko darīšu, ņem aktīviju, sāk to aktīvi dzert. Tas ir, ka tas ir vīrus, un jūs aktīvajā fāzē atrodaties. Tajā vīrusā, kad jums tiešām ir slikti, jūs sākat dzert nevienu paciņu pa 6 gramiem, bet jūs sākat dzert aktīvo devu, piemēram, 5-6 paciņas dienā, 3-4 dienas. Šeit jūs aktīvi sākat palīdzēt sev, ka kad mēs dzeram šo produktu praktiski katru stundu, ko tas ļauj. Galvenais ir tas, ka, kad infekcija nonāk organismā, nepieļaut tās iekļūšanu šūnā. Tās ir pirmās stundas, tieši šīs stundas ir jānoķer. Bet bieži vien cilvēks saka, šķiet, ka nesaslimu. Patiesībā tur jau viss notiek. Un kad cilvēks noķēra šo brīdi un dzēra, kā pienākas 3 dienas, tad vīruss šūnā neiekļuva. Viņam vairs nav par ko cīnīties. Viņu no turienes izdzina jau komponenta aktividāna. Un tad cilvēkam nav iespējas iegūt patoloģisku procesu, kas tiek tālāk sāsināts. Kad process jau notiek, cilvēkam ir infekcija, viņš slimo, viņam kaut kur nokrita, stāvoklis ir ļoti komfortabls, bet viņš dzer aktividānu. Un šis aktividāna pieņemšanas stāvoklis par ko liecina? Ka nav iespējas iegūt kādas komplikācijas iekšpusē. Tas ir precīzi, tas jau ir pārbaudīts, un šodien jūs iespējams dzirdēsiet faktus, kas par to liecina. Lūk, šis stāvoklis. Atgriezīsimies pie mūsu organisma. Šī ir mūsu āda. Kas ir mūsu āda? Tā ir liela endokrīnā sistēma, kas mūs pārklāj no ārpuses. Bet ādai ir iespēja mainīties. Tā ir iespēja veidoties pigmenta plankumiem. Uz ādas parādās kaut kādi sarkani punkti. Vēl var parādīties kaut kādi izaugumi. No kurienes tas viss? Vai mums tas ir vajadzīgs? Sakiet. Nē. Kāpēc tas rodas? Kā jūs domājat? Organisma piesārņojums. No kurienes tas rodas? Tas ir mūsu zarnu trakts. Tā ir mūsu gremošanas sistēma. Viss no turienes. Ja cilvēkam apakšējās zarnu daļās ir kandidoze, piemēram, kaut arī tā ir visur, ja tur ir izaugumi, polipi un nepārāk laba flora, tad apakšējās ķermeņa daļās zem jostas vietas parādīsies papilomas vai polipi. Ja augšējā zarnu daļā viss nav kārtībā, virs jostas vietas gaidiet šos nevēlamos viesus. Tāpēc lietojot normālas kvalitātes ūdeni, ēdienreizes aktivitātes, mēs sev ļaujam sakārtot imūnsistēmu. Mūsu imūnsistēma ir 12 pirkstu zarna. Ja tur viss ir kārtībā, tad mēs necietam un neslimojam. Bet šodien nevar teikt, ka visiem ir labs imunitātes stāvoklis, jo visiem ir parādījies Covid un visiem ir šīs negatīvās sekas. Un kādā parametrā, kādā aspektā darbojas aktivitāns? Viņš ļauj nodrošināt aizsargu funkciju, par kuru mēs runājām.
Tas darbojas uz barības vada gļotādas, kuņģa 12 pirkstu zarnas, tievās zarnas visa organisma, un tā būs viņa galvenā aizsargfunkcija. Un aktīvitāna uzņemšana liecina par to, ka iekšpusē aktivizējas makrofāgi. Ir imunitātes stāvoklis, kad imunitāte ir labs barjers. Barjers sāks no 12 pirkstu zarnas. Ja šajā imūnsistēmā pastāv barjers, tad tālāk ar organismu nekas nenotiks. Neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties, jūs vienmēr izkļūsiet sveikā, jūs nekad nesaslimsiet. Svarīgākais moments aktivitātē, par ko tas ir? Tas ir par to, vai es to dzeru vai nē, vai es to pieņemu vai nē, kā es to pieņemu. Lūdzu, atcerieties šo ūdens uzņemšanu. Ūdens ir galvenais parametrs organismam. Tas ir 30 grāmi uz 1 kilogramu ķermeņa. Ja mēs to pieņemam regulāri, tad mūsu šūnām ir iespēja laba telpa. Nav sārņu un toksīnu, nav piesārņots, pareizi izdalīt organisma enerģijas rezerves, ir laba imunitāte un pareizi uzņemt aktīvidānu. Ja mēs nedzeram pietiekami daudz ūdens, aktīvidāna uzņemšana notiek tikai par 50%. To jūs saprotat. Tīrs ūdens, tas ir tīrs ūdens. Ūdens ir filtrs, ko mēs saņemam ar jums, tam ir savas sastāvdaļas. Kad mēs dzeram netīru ūdeni, organismam ir nepieciešama enerģija, lai to pieņemtu. Nu un atgriezīsimies pie mūsu stāvokļa, enerģijas un veselības. Tātad ķermenis netērē enerģiju kad iekšā ir tīrība. Netērē enerģiju kad ūdens ir tīrs, kuru mēs devām. Netērē enerģiju tad, kad mēs devām pareizu kādu uzturu, kas nav patogēns tāds, nav rupšs uzturs, ne tas, kas ir rupšs šķiedrvielas, bet vienkārši tas ir pārāk rafinēts, nevajadzīgs organismam, ātri pagatavojams ar dažiem komponentiem, garšas pastiprinātājiem un tā tālāk. Šis ir nevajadzīgs ķermenis, un enerģija netiks patērēta. Kad mēs šos faktus visus ievērosim. Jo mazāk mēs ievērojam šos faktus, jo vairāk tiek patērēta enerģija, jo vairāk tiek uzņemts aktīvās vielas. Cilvēka veselība būs atkarīga no tā, cik labi mēs ar jums sapratīsim, kas šodien ir svarīgi man. Labs miegs. Cik daudz mums vajadzētu gulēt? 8 stundas. Kurš tik daudz guļ? Mēs guļam daudz mazāk, jo ir daudz uzdevumu. Šodien ir tāds laikmets, kad laiks skrien ļoti ātri, mums ir daudz darāmā, daudz lasāmā, daudz kas jāpaspēj. Un mēs nepaspējam, pamanījām, laiks ir ātri gaistošs. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka ķermenim ir nepieciešams izgulēties. Un laiks ir tāds, ka darbs ar sīkrīkiem un tekstūras aizsardzības metodi. Katra ierīce to ir daudz, datori, telefoni, rāmji, kur mēs ejam. Mājās ir ļoti daudz, dažādas tehnikas virtuvē. Tas viss liecina par to, ka nepieciešama aizsardzība. Mēs to neredzam iekšpusē, bet iekšpusē notiek izmaiņas. Katra sekunde brīvā radikāļi bojā mūsu šūnas. Katra sekunde mēs ar jums novecojam. Lūk, par ko ir jāapzinās. Katra sekunde notiek izmaiņas mūsu ādā, un tieši šeit, tieši aktividants. Uzņemot iekšā, viss ir redzams uz ādas, dzer cilvēks aktividantu vai nedzer to. Kā darbojas viņa balstu un kustību sistēma? Kādas īpašības šodien viņam ir smadzenes? Vai viņš ātri aizmieg? Vai viņš viegli pamostas? Un vai viņš pamodās labā noskaņojumā vai nē? Šis arī ir parametrs tam, ko mēs iekšā kaut ko darām. Tas, kas ir iekšā, kaut kas notiek nepareizi. Tas ir, mēs kaut ko darām nepareizi, lai tur iekšā būtu kārtība un tīrība. Un visinteresantākais fakts, visnozīmīgākais fakts, ziniet, var tieši novilkt treknu līniju, darbībā aktīvi kāds, viņš ieved iekšā tīrību. Kad iekšā ir tīrība, šajā stāvoklī nebūs nekādas patogēnās mikrofloras. Tā nav sterila vide. Tā ir tīrība, kad organisms ir gatavs šajā tīrībā strādāt pareizi, kad viņš pareizi uzņems visas šīs sastāvdaļas. Kad viņš jums nodrošinās labu imunitāti, labu veselību, kad viņš jums nodrošinās ļoti daudz enerģijas, kas tiks ņemta no nekurienes. Un jūs nebūsiet noguruši, viegli pamodīsieties. No rīta jūs nekaitinās sīkumi, jums būs laba stresa izturība. Tā ir mums visiem dažādi. Kāds tālu kaut kas kaitina, kāds ir izturīgs pret stresu. Un no tā, cik liela ir izturība pret stresu, arī atkarīgs imūnsistēmas darbs. Piekritīsit? Tāpēc, kad iekšā ir tīrs, hlors ir labs, vissvarīgākais ir kuņģa zarnu trakts. Ja asinsvadu sistēma ir normā, nervu sistēma arī darbojas pareizi un gludi, tad nesabrūk skrimšļaudi, kolagēna audums blīvs, labs. Mums ir laba saistaude, mūsu šūna atrodas asmātiskajā līdzsvarā. Par to, par ko mēs šodien runājām. Šis ir aktīvidāla darbs. Turpinājums sekos.